Sveiki, klātesošie! Paldies, ka mums pievienojāties! Jūs esat šeit, jo neprotat būt vieni. Jūs esat šeit, jo jums rūp. Es nevaru to pieļaut. Jums nedrīkst rūpēt. Sabiedrība ir egoistiska. Sabiedrība ir vienaldzīga. Erors sabiedrībā. Mēs visi dzīvojam kopā, bet esam katrs par sevi. Erors sabiedrībā. Pasaules vērtīgākais uzņēmums Eiropa ir parādā 13 miljardus, bet cilvēki to joprojām dievina. Erors sabiedrībā. Ugunsgrēks pēc statistikas ir visu laiku labākais latviešu seriāls. Erors sabiedrībā. Erors sabiedrībā. Erors sabiedrībā. Tātad, tagad, kad mēs saprotam kontekstu, kad mēs apzināmies, ka sabiedrība ir nedaudz novirzījusies no kursa, mēs varam sākt. 60 sekundes! Klaus, skaties, veikts liels pētījums un izrādās, ka kola nemaz nav tik kaitīga, kā varētu šķist, un viņu nevajadzētu dzert mazāk. Ko tu nopietni? Man tad vairs nebūs jājūt slikt par to, ka es sevī leju regulāri to, ko man māma lej uz puķiem, lai baktērijas nomērdētu. Jā, un tagad man arī šķiet loģiskāk beidzot, kāpēc, teiksim, Coca-Cola sponsorē olimpiskās spēles un citus sporta notikumus, jo līdz šim man kaut kā nevalikās kopā sports un kola un sports. Vai ne? Gan jau arī būs drīz kola pataisno no avota. Nebūs ne tikai neveselīga, bet būs arī veselīga. 30 sekundes! Kas ir veicis to pētījumu? Pētījumu finansējas Coca-Cola. Foršs pētījums mūsdienu sabiedrībā veids, ne? Uztaisāmies arī vienu super ātro. Tad saka visiem, Uģis ir ļoti labs raidījumu vadītājs. Tā jau arī ir. Tā vēsta prestižākie no pētījumiem. Zin tā, mūsu devīze man ar katru dienu liekas arvien precīzāk. Padarīsim sabiedrību lielisku atkal. Jā, tikai drošāk, pārliecinošāk. Padarīsim sabiedrību lielisku atkal. Sveiciens visiem, kuri izliekas, ka viņus interesē. Laipni lūgt raidījumā Padarīsim sabiedrību lielisku atkal, kas ir raidījums par svarīgāko iekš svarīgā, jo svarīgais ir svarīgākais un kas gan var būt svarīgāks par svarīgāko, tāpēc, lai jums nešķist, ka šis ir vienkārši raidījums parastais, mēs runājam tikai par svarīgāko. Mans vārds ir Roberts Silovs, un šis ir mans draugs, kolēģis un nereti arī viedokļu oponents Uģis Polis. Jā, Robert, tāds ir mans vārds, bet kā tev šķiet, vai viņi saprata, cik viss šis ir svarīgi un svarīgi viņiem saprast, cik ir svarīgi? Man liekas, ka viņi saprot, Uģi, tu svarīgi tikko kādas 20 reizes teikumā pateici. Kodēšana, Robert, mediju kodēšana. Parunāsim labāk par aktuālo. Svarīgāko. Jaunākie pētījumi liecina, kamēr sabiedrības vienaldzības līmenis strauji ceļas, egoisma līmenis ir pašā pilnbriedā. Šīs nav labas ziņas sabiedrībai, jo tā veidojas tas, ko mans apakšējā stāva kaimiņš sauc par pāli, jeb pilnīgi ārprātīgi, liekulīgi, negodīgs disbalanss. Tur tam saīsnājumam burti nesakrīt. Pāles, Uģi, taču. Skaidrs, ka neskrīt. Par laimi mēs to varam izskaidrot arī pavisam vienkārši tā, lai mūsu mazākie skatītāji saprot. Uģi, lūdzu. Voilà! Šo atcerieties, šis ir svarīgi. Tas, ko mēs tikko redzējām, bija ilustrācija ar nosaukumu Disbalanss sabiedrībā. Un šoreiz mums ir svarīgi parunāt gan par ekonomisko disbalansu sabiedrībā, gan uzņēmējdarbībā. Jā, un šī jautājuma risināšanā mēs jau pieslēdzām savu pētniecisko žurnālistu grupu, jo mūsu raidījuma nosaukums tomēr ir Padarīsim sabiedrību lielisku atkal.
Un kā atklāja mūsu pētniecisko žurnālistu grupa vien pēc vairāku Google meklējumu ilgas pētniecības, kā izrādās, liels problēmas cēlonis ir nodokļi. Jeb kā tos dēvē gan bej, pats, man liekas, mēs par kaut ko aizmirsām. Un jūs varētu patiesībā būt pārsteigti, cik tādus gan beju prakses sekotājus atrada arī mūsu žurnālistu grupa vien pēc 10 minūtēm, kas pavadītas pie Google. Puse uzņēmumu valstī nemaksā nodokļus. Eiropa pieprasa McDonaldam nodokļos nenomaksātos 500 miljonus. Braukšanas instruktori nemaksā nodokļus. Vidi negrasās tvarstīt dzīvokļu izīrētājus. Apsardzes nozarē parasti uzvar tie, kas nemaksā nodokļus. Eiropa pieprasa Apple nodokļos nenomaksātos 14,5 miljardus. Ķirsons, daudzi restorāni nemaksā nodokļus un pareizi dara. Starbucks un Amazon Austrijā nodokļos samaksā mazāk nekā cīsiņstens. Latvijas uzņēmumu vaino PVN krāpšanās schēmās Slovākijā. Lielākie nodokļu parādnieki valstī parādā 293 miljonus eiro. Labi, cilvēkiem nepatīk maksāt nodokļus, bet kāpēc tagad no baloža jāuzpuš nilzirgs? Visu taču nevar gribēt, mums ir daudz kā par ko būt pateicīgiem. Piemēram, vai arī... Ļoti labi, piemēram, Robert, es tev pilnībā piekrītu, mums ir daudz par ko būt pateicīgiem Latvijā. Piemēram, Siguldas skaistie skati, Latvijas skaistie ceļi, par to, ka rīdzinieka kārti iespējams iegādāties vien par 750 eiro gabalā, par politiķiem, kuriem atradās no kā pielikt algas, un tāpat par skolotājiem, kuriem atradās no kā samazināt algas. Varbūt, lai nedaudz atsvaidzinātu jūsu zināšanas par to, kur īsti noiet greizi nodokļu sistēma un kur rodas šis erors sabiedrībā, lūk, neliels 60 sekundžu atkārtojums. Sabiedrība ir speciāli vienota dzīvojoša cilvēku kopiena, kas dzīvo kopā, jo nespēja izdzīvot vieni. Un arī tāpēc, ka iespēja nakts vidū aiziet uz maķīti, daudziem ir paprātam. Idejiski, katrs sabiedrības maksātspējīgais dalībnieks maksā godīgas, līdzvērtīgas nodevas kopējā sabiedrības katlā, no kura tālāk tiek nodrošināts kopējais labums. Piemēram, parki, sabiedriskais transports, tiek sniegts atbalsts grūtā brīdī tiem, kam tas visvairāk nepieciešams, piemēram, jaunajām māmiņām, pensionāriem vai cilvēkiem, kas ar ķekatām staigājot iekrituši zupas katlā. Un tiek atbalstīta arī lokālā uzņēmējdarbība. Taču, kad atsevišķi sabiedrības un kopējās sistēmas dalībnieki izdomā, ka kopējie noteikumi viņiem ir nepieņemami, viņi sāk atrast legālus un nelegālus veidus, kā nemaksāt kopējās nodevas, jeb nodokļus. Tādā veidā radot sevi kā labvēlīgus, bet negodīgus apstākļus, ja skatās no vispārējo skatu punktu. Jo vairāk šādu sistēmas apgājēju, jo lielāks iztrūkums paredzētajā nodokļu budžetā, kas savukārt nozīmē lielākus ķīviņus, kad jādala budžets. Jo tā kā visiem vairs nepietiek, jālemj, kas ir prioritātes. Un ja vēl gadās tā, ka cilvēki pie sabiedrības vadības un sistēmas uzraudzības stūres ir mazākā sarksuņi un vairāk kā tas suns sētas malā, kurš sargāšanas vietā priecājas par katru pielūdzēju, kas nāk ar gardumiem. Tad rodas grūtības uzticēties šiem sistēmas uzraugiem, ka nozīmīgu lēmumu pieņemšanas brīdī viņi rīkosies sistēmas interesēs, kuru viņi galu galā uzrauga nevis savās interesēs, jo vienkārši gribas jaunu suņu vilu, pasaulē lielāko kaulu, neiznīcinām rotaļlietu un vairākas kucas, jo viena ir pārāk liela klišeja. Jeb tā kā mēs neesam suņi un neko nevaram mācīties no tik absurda piemēra, lūk, cilvēku valodā runājot, pie tādiem sistēmas uzraugiem nekad nevar būt droši, kā interesēs viņu stūrē, savās vai pasažieru. Taču beigsim runāt vispārināti. Lai arī ir svarīgi saprast, cik šī svarīgākā informācija ir svarīga arī vispārinātā līmenī, tomēr vēl svarīgāk šķiet iztirzāt kādu konkrētu piemēru. Mēs atkal pieslēdzām savu pētnieciskās žurnālistikas grupu. Lūk, jūs varat redzēt viņus čaklā darbā. Viņi pēc tikko veiksmīgi noslēgtas Twitter aptaujas ar 3 respondentu dalību izpētīja, ka svarīgi būtu visiem izskaidrot, kā tepat Eiropā iespējama situācija, ka tāds kofeīna gigants kā Starbucks tepat Eiropā, Austrijā nomaksā mazāk nodokļos nekā cīsiņu stends. Es domāju, ka arī šo piemēru mēs varam ļoti vienkārši ilustrēt, tā lai visiem būtu saprotams. Esam sagatavojuši arī uzskatas materiālus, nelielu stāstiņu labākai situācijas izprašanai. Tāpēc lūdzu pievērsīsimies Robertam. Bija 2016. gads.
Eiropas Savienību. Tā ir gluži kā augstākā, lielākā un nozīmīgākā sabiedrība. Svarīgākā sabiedrība, kur regulē vēl striktāki noteikumi un uzraudzības sistēma. Eiropas Savienības iemītnieku saime bija visdažādākā. Toskaitā arī jūs, mēs un Austrija. Ak, Austrija! Šī skaistā valsts, kas vien 4 reizes lielāka par Latviju. Valsts, kas pasaulē pazīstam kā mājvieta diženiem māksliniekiem – Beethovenam, Mozartam un Schwarzeneggeram. Tā ir Eiropas slēpošanas galvaspilsēta un labi zinām ar savu stipro kafiju un populārajiem hotdog standiem. Un tā nu gadījies, ka šoreiz stāsts ir par Dereku, Austrijas pilsoni, kurš dzīvo Vīnē. Viņa hobijs ir reslings, kulinārijas kursi un nedēļas nogalēs skatīties pirmo formulu. Tas vēl tāds sens ieradums kopš Nikija Laudas laikiem. Derekam pieder hotdog un kafijas stands, un viņš tajā katru dienu strādā 12 stundas tikai, lai varētu uzturēt savu ģimeni, sievu Alisu un meitiņu Francesku. Jā, šie ir īsti austriešu vārdi, jūs varat iegūlēt. Hotdogs un kafiju tirgot nav viegli, īpaši, ja turpat pretī ir tāda populāra vieta kā kafijas gigants Starbucks, kas sevi iesūdz katru otro garām gājēju. Vairs tikai retais nāk pirkt kafiju pie Dereka, kamēr cīsiņu bizness vēl knapi turas. Un tā Dereks ar ģimeni dzīvo no rokas mutē, taču vismaz sniedz savu ieguldījumu sabiedrības kopējai attīstībai, caur savu nodokļu porcijas nomaksu. Jā, tas atstāja mazāk naudiņas pašiem, tomēr dzīvojam taču sabiedrībā, lai kopīgi cīnītos arī grūtos laikos. Dereks godīgi dzīvoja un cīnījās, līdz vienā dienā Austrijas valdības pārstāvis nāca klajā ar paziņojumu, ka multinacionālā kompānija Starbucks nodokļos Austrijā nomaksā mazāk nekā 1 Dereka cīsiņstends. Un Dereks bija neizpratnē. Šokā. Vai visa dzīve ir bijusi kā meli? Ko viņam tagad darīt? Varbūt arī viņam ir jāsāk meklēt veidus, kā apiet šo nodokļu sistēmu, kā savu hotdogu biznesu pārrakstīt kādam uzņēmumam offshore, jeb nodokļu paradīzē. Jeb tomēr tas nav pareizākais ceļš, kādu viņam iet. Kat? 5 minūšu pauze. Sarād sev kafiju, lūdzu. Kur man kafija? Roberts. Nu, pagabēt. Uģi. Kā tad ar otru skatu punktu? Viss, ko Starbucks dara, ir izmanto visus legālos veidus, kā pēc iespējas mazāk naudas samaksāt nodokļos. Un tā dara ļoti daudz, ja man kā uzņēmējam ir legāli iespēja samaksāt mazāk naudas nodokļos, kāpēc, lai es to nedarītu? Plus nodokļu paradīzēs ir mazāks birokrātijas sloks. Man liekas, nevienam reāli nepatīk birokrātija. Man liekas, birokrātija ir nepatīkama lieta Olimpā kopā ar kastrāciju, adatām zem nagiem, un to brīdi, kad atverot krējumu paciņu, tas viss izšlikstās uz tavas jaunās jakas. Uzņēmēji taču ir tie, kas virza ekonomiku uz priekšu. Viņi rada darba vietas, sniedz pakalpojumus, kā mēs dzīvot bez krājumējām uzlīmēm vai kafijas papīra krūzītēs un labām kompleksējām pusdienām pa 3,50, kur ietilps zupa, otrais un pārāk salds morss. Būt uzņēmējiem ir nereāli grūti, Uģi. Aptuveni trešdaļa Latvijā jaundibināto uzņēmumu tiek likvidēti pirmajos 2 darbības gados. Gluži kā šis. Strādāju 16 stundas dienā un citreiz pat vairāk. Un tas nevienam neinteresē, ka pēc savas krāsnes mirst nost, un pēc tam, ja man ir jāsavada papīra un viss tas jādara, nevienam tas neinteresē. Un tas ir tas nogurdinošākais tajā visā. Rita nolēmusi biznesu likvidēt. Ja es esmu uzņēmējs un tāpat jau grūti konkurēt ar 10 citām beķerējām, kas kaimiņos, un valsts man nepalīdz, tikai vēl piebar sāli miltos, tad kāpēc, lai es nemēģinātu pēc iespējas mazāk naudas zaudēt nodokļos? Nu, baigi, bet, Robert, lai kopējā sistēma veiksmīgi strādātu, visiem ir jāiemaksā kopējā katlā godīgas nodevas. Gan tādiem maziem kūciņcepējiem, gan arī lielajiem milžiem kā Coca-Cola, Apple vai Johnson & Johnson. Coca-Cola, piemēram, ārzonās tur aptuveni 30 miljardus eiro. Iedomājies 30 miljardi, kamēr visas Latvijas kopējais gada budžets ir 7,6 miljardi. Tikmēr Apple nodokļu paradīzēs ir aptuveni 165 miljardi eiro, kas ir savi 22 Latvijas gada budžeti. Robert, vai tu vari iztēloties? Ko? Iztēlojies tādu hipotētisku Latvijas uzņēmumu mēbeļu ražotni veikalu Marijas mēbeles.
Un izstāstīs, ka viņiem ir 1 miljonu eiro apgrozījums. Marijas mēbeles nodarbina 50 darbiniekus, maksā visus nodokļus un kaut kā tomēr tiek galā ar visu to nogurdinošo birokrātiju. Un tagad iztēlojies pasaulē lielāko mēbeļu tirgotāju. Kad 80. tā mātes zemē Zviedrijā pacēlās nodokļi, šis uzņēmums radīja sarežģītu holdingu un nodibinājumu tīklu Nīderlandē, Luksemburgā, Lihtenšteinā, lai tikai mazāk samaksātu nodokļos. Iztēlojies vēlreiz. 2004. gadā The Economist ir aprēķinājuši, ka visi šī zīmola grupas un holdingi no 2004. gada peļņas, kas bija 553 miljoni eiro, vien 3,5% nomaksāja nodokļos. 3,5%, Robert, kamēr tu visdrīzāk no savas minimālās mēneša algas līdz pat 50%. Tagad iztēlojies, ka šis uzņēmums vēlas atvērt arī vienu veikalu Latvijā. Un mūsu valsts tik ļoti vēlas šo investīciju, ka ir gatavi ieguldīt gan tavu, gan manu, gan citu nodokļu maksātāju naudu, lai tikai šis veikals atvērtos. Kāpēc mēs esam šajā tukšajā laukā? Jo nu šeit, šajā tukšajā laukā Stopiņos iespējams savu veikalu plāno atvērt IKEA. Un tagad mūsu valstī ir priekšā neliels mājasdarbs. Mājasdarbs vēl diezgan paliels ir priekšā. Gan ar ceļu infrastruktūras, gan plānošanu, projektēšanu. Un pašā iesākumā jau vispirms ar piekrišanu, ka mēs vispār esam ar mieru zināmas izdevumus uzņemties gan uz valsts, gan uz pašvaldību, gan uz Rīgas domas, gan uz Stopiņu pašvaldības pleciem. Nu paga, bet investīcijas taču ir labi. Ienāks IKEA, uzbūvēs veikalu, radīs darba vietas, ekonomika augs, valsts budžetā ienāks nauda. Nu paga, bet vai visas investīcijas ir vienlīdz labi? Tas vēl ir jautājums. Cik nodokļu naudiņas ienāks Latvijas kopējā budžetā no IKEA? Man nešķiet, ka pārāk daudz. Budžetā noteikti ienāks darba spēka nodoklis no dažiem kasieriem un krāvējiem, taču mēs zinām, cik maksā kasieriem, tāpēc nezinu, vai tur pārāk daudz tās naudiņas būs. Taču mums visiem būs lēti galdi. Atceries Marijas mēbeles? Kā šādiem vietējiem uzņēmējiem konkurēt ar IKEA, kuri saņem gan valsts atbalstu, plus vēl potenciāli nomaksā mazāk nodokļos? Un tā, Robert, vietējais uzņēmējs mirst. Un mēs esam atpakaļ. Šobrīd pamazām ievirzāmies raidījuma noslēdzošajā daļā. Daudz, kam jau esam izgājuši cauri, daudz informācijas, ko apstrādāt. Tāpēc tagad tādā mierīgā garā nofokusēsimies uz vienu sfēru tepat Latvijā. Mēs gribējām pievērsties mūsu pētnieku žurnālistu grupai, uzprasīt viņiem padomu, kādu tad nozari iztirzāt nākamo, bet, kā redzam, viņi, diemžēl, ir devušies vienā no saviem kārtējiem 3 stundu pusdienu pārtraukumiem. Nu, un mēs nolēmām ņemt to par zīmi un palūkoties, kas pie mums Latvijā notiek pārtiks tirgū. Veselā un veiksmīgā sabiedrībā mums būtu jātiecas, attīstīt un palīdzēt vietējiem uzņēmumiem, kuriem būtu jābūt vadošiem vietējā tirgu, jo tie spēcina vietējo ekonomiku. Turpretī iegādājoties ārzemju ražotāju preci, jā, ja šis uzņēmums Latvijā maksā nodokļus, tad nodokļu daļa arī paliks šeit, taču visdrīzāk uzņēmuma peļņa tiks izņemta no mūsu vietējās ekonomikas un nonāks ražotāju valsts apgrozījumā. Diemžēl mēs nereti varam lasīt virsrakstus, ka kāds mūsu vietējais uzņēmums atkal ir ticis pārpirkts. Vai jūs varat iedomāties kādu Latvijas uzņēmumu, kam saistība ar pārtiku un kuru ir pārpirkuši ārzemnieki? Man, piemēram, uzreiz prātā nāk vairāk piemēru. Atceros, kad Norvēģi pārpirka mūsu iemīļotos Latvijas uzņēmumus Spilva, Laima, Staburadze, Guta. Vai arī tas gadījums, kad ārzemnieki nelietīgi pārpirka Latvijas vienīgo Tāljūras sarkanās ar zvejas uzņēmumu. Un tā mēs lēnām kļūstam par banānu republiku. Drīz mums jau būs tikai viena eksporta prece, ar kuru būsim pazīstami ārzemēs, esam jau pazīstami ārzemēs - šprotes. Vai jūs tiešām vēlaties dzīvot zem šprotu valsts karoga? Jo vairāk vietējos uzņēmumus pārpirks, jo mazāk pasaulē paliks kompānija, kas būtībā kontrolē visu tirgu. Kas nozīmē, ka mēs tuvojamies idiokrātijas scenārijam un iespējams, ka nepaies pat 100 gadi, kad mēs jau tajā dzīvosim. Valstu vairs nebūs, bet būs tikai brendoti zemes gabali, vienīgais šķidrums būs Fanta un brokastīs pusdienās vakariņās maķītis. Jau šobrīd gandrīz visas pasaules pārtikas tirgus, gandrīz visas pārtikas un dzērienu preces lielveikalu plauktos visā pasaulē pieder vien 10 milzīgiem uzņēmumiem, zem kuriem ir vēl simtiem mazāku uzņēmumu. Izcili piemēri šeit, manuprāt, ir Rimi un Maxim, kas ir lielākie mazumtirgotāji ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. Vai ne? Un ne Rimi, ne Maxims īpašnieki nav vietējie.
Rimi bāzes valsts ir Zviedrija, kamēr Maksimai tepat Lietuvā. Varbūt esat manījuši, ka Rimi un Maksima savās tirdzniecības vietās piedāvā daudz dažādus lētus produktus zem saviem brandiem – Optima līnija un Rimi. Un savā ziņā jau tas ir super, ka viņi piedāvā lētus variants visdažādākajiem produktiem. Diemžēl peļņa, ko ienes šie produkti, visdrīzāk nepaliks mūsu vietējā Latvijas ekonomikas cirkulācijā. Kā skaidrojuši Rimi un Maksima pārstāvji, viņi cenas saviem produktiem var dabūt zemākas, jo gandrīz nekas nav jātērē produktu mārketingam, pateicoties tam, ka viņu zīmoli un veikali mūsu valstī jau ir tik populāri. Mēs iegriezāmies gan Maksimā, gan Rimčikā, lai nopirktu viņu privātās pārtikas zīmola preces, un tā mēs viņus krāmējām ratiņos un krāmējām. Jāmin, ka gan Rimi, gan Maksima pārstāvi dienas biznesam ir atzinuši, ka, ja ir iespēja, tad ražošana produktiem notiek Latvijā. Taču bieži vien tas nav iespējams. Brīdī, kad mēs sapratām, ka gan Rimi, gan Optima līnija preču klāsts ir pārāk liels, lai mēs tās visas varētu iegādāties, mēs sākām domāt, kā citādāk ilustrēt šo daudzumu. Un tad mēs iegādājāmies makaronus. Un mums ir jāiztēlojas teikt visiem kopīgi, ka katrs šis viens makarons ir kā viena Rimi vai Optima līnijas prece. 2012. gadā tie bija 3 un 4%, jeb 1400–1500 preces Rimčikos un Maksimās, jeb 3000 preces Optimas līnijas un Rimi branda. Intervijā dienas biznesam Maksims preses sekretārs ir izteicies, ka uzsvars būtu jāliek uz šī preču skaita palielināšanu, potenciāli līdz pat vairāk nekā 40%, līdzīgi kā Lielbritānijā. Un Latvijas tirgum tas būtu svarīgi, jo pārtika un dzērieni ir otra lielākā apstrādes rūpniecības nozara Latvijā, kurā nodarbināti 20% no jomā strādājošajiem, un tā ir otrajā vietā tikai pēc kokapstrādes un mēbeļu ražošanas. Vēl viens iemesls, kāpēc IKEA tēma ir tik nozīmīga. Ja mēs iztēlojamies, ka šos 3 un 4% mērķis ir palielināt līdz Lielbritānijas 45%, tad jau sanāk, ka gandrīz katra otrā prece Rimi un Maksima veikalos ir šo multinacionālo gigantu ražojums, kuru peļņa potenciāli izceļotu no vietējās ekonomikas. Un lai arī mēs priekšstatu un piemēru radīšanas nolūkos iztirzājām tikai šos divus multinacionālos uzņēmumus, tādi ir desmitiem un pat simtiem. Globālajā tirgū lokālajām ekonomikām paliek arvien sarežģītāk veiksmīgi funkcionēt. Ja mēs gribam saglabāt savu identitāti, mums ir jādomā visas sabiedrības kopējās interesēs, jāatbalsta vienam otru un tā sistēma, kurā mēs dzīvojam. Un galu galā jau ir skaidrs, ka vienmēr būs sistēmā robi un likumos būs robi, ko varēs izmantot. Vienmēr būs iespēja nošmaukties, iegūt negodīgu pārsvaru, vienmēr būs iespēja iet lētāko, nevis gudrāko ceļu. Lai arī valstī, kurā minimālā alga ir 360 eiro, ir grūti kaut ko pārmest kādam, kurš izvēlas iet lētāko pa priekšu gudrākajam ceļam. Taču par šo būtu jāzina un jādomā ikvienam, it īpaši, ja mēs gatavojamies brīdim, kad līdz pat 50% produktu, kas ir Maksima un Rimi veikalos, varētu būt viņu pašu ražojums. Un tad atbalstīt vietējos būs vēl grūtāk. Un 50% tās vairs nebūs 3000 preces. 50% būs aptuveni 36,000 preču. Un nākamreiz, kad jūs stāvēsiet veikalā pie lielā preču plaukta, atcerieties, ka jūs izdarāt izvēli un atbalstāt kādu. Mēs, piemēram, izdarījām izvēli par labu Itālijas ekonomikai, nopērkot 100 kādus paciņus. Un šī nākotnes lietas nosiņās mēs arī beidzam savu raidījumu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un atcerieties, ka galu galā viss būs atkarīgs no mums pašiem, jo mēs savu balsojumu, kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot, izdarām katru dienu, gan mūsu valsts dāmas, gan vīri, gan mēdī, gan korporācijas, gan mazie uzņēmumi, gan mēs individuāli. Paldies, un lai mums visiem lieliski sabiedrībā!